Sveiki, mīļie draugi! Prieks satikties no jauna. Nāku pie jums ar skaistu meditāciju, kas palīdzēs sajust zemes skaistumu. Šo meditāciju es jau vairākas dienas pati priekš sevis praktizēju. Viņa vienkārši parādījās manā sajūtu telpā. Jo es ļoti novērtēju dzīvi tagadnībā un man ļoti patīk uztvert dzīvu dzīvi. Es uzprasīšu savam draugam, kā mani var dzirdēt. Labi, super. Un es tagad atrodos Ēģiptē. Šeit dzīvi var sajust. Ziniet, tuvāk dabai pie mums ir viss piesniedzis, bet tas arī neaptur mūsu sajust un savienoties ar zemi. Nedaudz viss ir nosals Latvijā, bet tomēr ar zemi arī var savienoties. Un tāpēc es pie jums nāku ar šo meditāciju, lai mēs varētu izteikt skaistu pateicību zemei. Un zeme šo enerģiju mums desmitkāršos, jo tas ir enerģijas likums. Un to mēs varēsim pieredzēt mūsu dzīvēs, kā šī enerģija sāks veidot jaunas, mīlošas pateicības telpas. Un šī meditācija ir nenormāli vienkārša. Es jums viņu novadīšu. Šeit un būs nepieciešams minūtītes 10-15. Vari saglabāt šo video vai kaut kur priekš sevis saglabāt, lai vakarā, kad tu gribēsi izpildīt šo meditāciju, tev būtu viegli atrast vai obligāti uzspiet laiku vai uzraksti man kaut ko tu sajūti, jo man būs ļoti patīkami iedarboties ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es rezonēju. Tātad, kas tev šobrīd būs nepieciešams? Īstenībā, jebkāda telpa, pat ja tu sēdi autobusā, tu vari pildīt šo meditāciju, protams, nebraucot, bet šī meditācija tev ienesīs līdzsvaru un palīdzēs tev no prāta stāvokļa ieiet sirdī. Tas nozīmē, tu nebūsi neprātīgs, bet gan tavs prāts būs sabalansēts. Tu jutīsi visaptverošo sirsnības sajūtu, un prāts, ja viņš bija ļoti stimulēts, viņš līdzsvarosies. Un es jums parādīšu šo skaisto meditāciju, kā mēs varam savienoties ar zemes enerģijām un nosūtīt tai pateicību. Tas, kas jums tagad būs nepieciešams, ir jūsu ķermenis, saikne ar to, sajūta telpa un jūsu elpa. Skaists, patīkams vējš pūš. Un tagad visu uzmanību vērsiet uz savām sajūtām. Ja jūs esat lielā uztraukumā, varbūt tās būs nepatīkamas sajūtas, bet es jūs aicinu ieklausīties savās sajūtās un arvien dziļāk, katru minūti, kur mēs iesim dziļāk, jūs redzēsiet, kā šīs sajūtas kļūs mierīgā, maigā. Tā, tagad ar internetu viss ir labi. Un uzsāks meditāciju. Jūs varat vērciet acis, varat nevērciet acis, kā jūs paši jūtat, kā jums ir ērti ieiet jūsu pašu sajūtu telpā. Pirmās minūtītes vērsiet uzmanību uz savu seju, uz savu ķermeni, uz ādu. Sajūtiet, kā āda un gaiss saskarās, relaksējot pieri,
relaksējot visus muskuļus. Relaksācijā palīdz elpa. Sekojiet līdzi savai dabiskajai elpai. Kāda tā ir tagad? Ielpa, izelpa, neko nemainot, ļaujot sev būt. Un sajūtot gaisu, kā tas pieskarās pie ādas, kādas ir sajūtas ķermenī. Un lēnām no satraukuma vai stimulētā prāta sajūtas ejiet uz sajūtu telpu, uz sirds sajūtu telpu. Ja jums tagad ir grūti, piemēram, ir ļoti daudz domu un satraukumu, uzlieciet roku uz sirds un sajūtiet siltumu, kas nāk no jūsu rokas. Un lēnām, maigi nemainot dabisko elpošanas ritmu, elpojiet kopā ar savu sirdi. Un pavisam drīz mēs nonāksim pie padziļinātā meditācijas etapa, bet sākumā sagatavosim savu psihi, savu ķermeni, lai tas ir viss maigi plūstoši. Un vēl dziļāk ieiesim miera stāvoklī šeit un tagad, sajūtot pasauli, kas tagad ir ar mums, ne prātā, ne steigā, bet mierā. Jūs pat varat atvērt acis, kuram bija ciet, un apskatīties uz pasauli, kā jūs viņu tagad redzat, kā jūs uztverat pasauli miera stāvoklī. Vēl pāris sekundes vai kādas 2 minūtītes mēs veltīsim laiku tam, lai piepildītu sevi ar šo maigo enerģiju, līdzsvaru. Mazināsim stresu. Un, lai savienoties ar zemi, man patīk veikt tādu meditāciju, kad es vizualizēju pašu skaistāko zemes vietu, kurā es esmu bijis vai kuru es gribētu pieredzēt. Un, vai nu tie ir kalni, vai nu tas ir mežs, vai nu jums ir basas kājas, vai nu jūs esat savā lauku mājā, vai jebkur citur, un piepildi, un esiet klātesoši ar šo vizualizāciju un piepildiet savas šūnas ar šo skaisto zemes enerģiju. Sajūtiet to sajūtu, kad šeit es jūtu brīvību, šeit es jūtu prātu plašumu, šeit es varu atslābt, šeit es jūtos drošībā. Un ļaujiet savām šūnām atcerēties šo informāciju. Un man praktizējot ikdienu šīs enerģijas, mana pasaule sāk mainīties. Es sāku pamanīt, ka no stāvokļa, ka es nevaru uzticēties, es esmu saspringumā, es kautrējos no cilvēkiem. Es sāku atvērties šai pasaulē un justies droši. Līdz ar to arī manas dzīves apstākļi mainās. Es satieku cilvēkus, ar kuriem ir droši. Manas dzīves situācijas kļūst drošas. Es arī jūs aicinu pārkodēt savas šūnas, savu atmiņu, lai justos droši šajā pasaulē, lai būtu saskarsmē ar savu sirdi, jo sirds atverās telpā, kad mēs jūtam drošību, kad mēs varam paļauties,
kad mēs varam izelpot, kad mēs neturam stresu sevī, kad mēs nesamazinam sevi. Un sajūtiet, vizualizējiet priekš sevis skaistāko zemes telpu. Ko es jums varu parādīt, kur es atrodos. Priekšā ļoti skaists skats. Mans draugs sēž meditē. Gan skaistā daba. Un šo sajūtu, ko jūs vizualizējat, ielieciet iekšā savā sirsniņā. Un tad mēs veiksim vēl dziļāku praksi, ka mēs šīs sajūtas, sajūtot savā sirdī un piepildot savu ķermeni, mēs savienojamies ar zemes kodolu. Mēs intuitīvi visi zinām, kā to darīt. Mēs savienojamies ar zemes kodolu, ar savu lielo māti un nosūtam šo pateicības un skaistuma enerģiju mūsu zemē. Un sajūtam, ka zeme mūs sadzird, pieņem mūsu pateicību un piepilda mūs arī ar skaistu enerģiju, ka veidojas šī saikne ar zemi. Un tā nav tāda, ka tur kaut kas pārtraukts, jo zemē nav ego. Viņa pieņem un vairo to enerģiju. Pieņem pateicību un vairo un dot atpakaļ to enerģiju. Un jūsu lauks enerģētiskais, viņš vēl vairāk izveido pateicības enerģiju, siltumu, maigumu, mīļumu. Un tas izveido pavisam citu rezonanci ar citiem apstākļiem un situācijām. Jūsu ķermenis jutīsies ļoti pateicīgs, relaksēts. Un sajūtiet šo skaisto savienojumu ar mūsu mīļo lielo māti, zemi. Izsakiet pateicību par visiem resursiem, par skaisto dzīvi uz zemes, par ķermeni. Tā no sirds, ne no prāta, bet no sirds. Jūtiet, kā jūsu sirds savienojas ar zemi. Es arī tam veltīšu vairāk laika. Lai prāts būtu mierīgs. Elpojiet harmoniski, maigi, vienkārši pavērojiet, neko tādu specifisku nav jādara. Esot klātesamībā. Visi procesi notiek paši no sevis. Īpaši esot manā laukā, jo es visu jūtu, kas notiek ar jums patreiz. Skaisti. Ir vēl kaut kāds nemieris, stresa enerģijas, bet tas ātri līdzsvarosies. Ieelpa tieši sirdī, maiga, plūstoša, un sajūti zemi, zemes kodolu, tā enerģija, tā siltumu, tā dāsnumu, kā mamma samīļo savu bērnu, beznosacīti, mīlot, dodot tieši to, kas nepieciešams. Rūpes, atbalsts, resursi. Pabarosim savas šūnas ar laimes enerģiju, tieši tāpat kā saulīte pabaro visus augus un zemi. Tāpat arī sirds enerģija aktivizē mūsu ķermeni. Ne jau stress, bet tieši sirds relaksējuma enerģija. Kļūst drošāka, siltāka, maigāka.
mirklīti pabūsim te. Skaisti. Sajūtot telpu mums apkārt. Skaistās zaļās lapiņas. Ja pat kādam tās ir apsnigušas. Vēl kādu mirklīti. Ar ieelpām un izelpām. Atslābinot sejas muskuļus. Sajūtot siltu vai augstu gaisu, kas pieskarās mūsu ādām. Kļūst siltāk, mājīgāk. Un es jūs aicinu šo enerģiju neturēt sevī, bet vairot ar mūziku, ar svecītēm, ar atmosfēru, ar praksēm, kas jūs palīdz līdzsvarot, jeb kādas prakses, kas jums palīdz sajusties, ka jūs esat kontaktā ar kaut ko plašāku, ar zemi, ar Dievu, ar savu sirdi. Jūs mīlat beznosacīti, protams, neļaujot sev darīt pāri, bet iemācoties, izprotot, kādam palīdz Jēzus, kādam palīdz Buda, kādam kas cits, kas palīdz jums atgriezties sirdī. Paldies jums, ka bijāt, paldies jums arī par komentāriem, paldies jums, draugi. Man prieks jūs satikt, sakonektēties no jauna. Šis bija patiešām skaists impulss. Jau no paša rīta es pieceļoties sajūtu, esot dušā, ka man ir jāieraksta video. jau. Tagad es iešu uz pludmali. Man iešu iedzert kafiju un baudīt dzīvi. Un es jums arī vēlu baudīt dzīvi. Ar seviem sirdī. Varbūt gribi kaut ko pateikt? Pasaka. Ļoti labi skat. Tā. Es pagriezīšu kameru. Oi. Labi, es nesaprotu, kā to darīt. Jā. Atgriežieties pie stāvokļiem, kas jums patīk, turieties pie viņiem. Kur šeit, pa vidu. Pievēršiet uzmanību. Jā. Sev un citiem. Tur pa vidu. Ne augšā, ne lejā, bet tur pa vidu. Harmoniski sazumēt kopā ar savu ķermeņa ātrumu. Tā, tiekamies vēl.